Hei, čau! Sagribējās pelmeņus, bet, lai uztaisītu un būtu interesanti, uztaisīšu 3 dažādu veidu pelmeņus. Uztaisīšu pelmeņus ar 3 dažādām gaļām – lielopu, cūku un vīstu, un 3 dažādu krāsu mīklā. Pamēģināšu, kā man tas sanāks. Kas ir vajadzīgs mīklai? Mīklai galvenais ir milti. Labi milti. Es ņemu labākos, kas ir, pa lielam smalkākos miltus. Ūdenī mēs izšķēdam vienu ar mazliet, tādu vienu normālu tekarotu ar kaudzītu sāli. Uzlējam virsū. Iestam vienu olu. Un tas ir arī viss, kas mums ir vajadzīgs. Tad šādā veidā maisam. Maisam, kamēr iemaisam. Un kad mīkla ir jau iemaisīta tik bieza, kad ar karotu ir grūti un var ar roku sākt strādāt, tad sākam maisīt ar roku, pārliekam uz galda. Un tā mīcam, kamēr mīkla ir tāda, kas forši viendabīga un nekur nelīp, redzi? Nelīp ne pie galda, nelīp ne pie rokām. Es teiktu kāds minūtes 10 noteikti vajag pamīcīt. Lūk, pirmā mīkla ir gatava. Atstāsim viņu pastāvēt kāds minūtes 10 obligāti. Manā gadījumā es vairāk kā stundu. Kamēr es uztaisīšu atlikušās mīklas un kamēr es sataisīšu pildījumu un tikmēr nolikšu viņu maisiņā. Uztaisīsim kukulīti tādu smuku. Noliksim maisiņā. Un leduskapī, lai pastāv. Var nelikt leduskapī, var atstāt uz galda. Lai pastāv, kamēr, lai viņi pagatavojās, teiksim tā. To laiku ņemam nākošo. Atkal milti. Tātad atšķirībā no iepriekšējās, šeit ir arī tieši tas pats glāze ūdens, kurā izšķēdīta viena karota sāle. Pēc tam ūdeni liesim klāt, ja gadījumā vajadzēs vēl vienu olu. Tieši tas pats, kas iepriekš. Un pievienosim mazliet krāsu, un krāsai mēs pieliksim kurkumu. Kurkumu paslikt nemērs, jo šo dzelteno mīklu mēs taisīsim vistas gaļas. Un kurkumu nevar pārspīlēt, es teiktu vienu karotīti, un būs ok. Tad jau redzēsim, kāda mums tā mīkla būs. Tālākais viss ir tieši tāpat kā iepriekš. No sākuma maisam ar karoti, un pēc tam mīcam ar rokām. Un šeit tāpat mīcam, kamēr vairs nelīp pie rokām un ir viendabīga. Tā, esmu izmīcījis arī otru. Šis jau ir priekš vistas. Liksim viņu arī iekšā maisiņā. Un liksim viņu atpūstēt. Ar ko atšķirās trešā mīkla? Praktiski neko. Milti, ola, sāls. Jā, sāls nav izšķēdīta ūdenī. Sāli iebaram tāpat. Vīns, sarkans vīns. Ūdens nav pat lējam klāta vīnu. Lūk, ar to arī atšķirās. Kad pagaršošu, pateikšu, kā ir. Jā, jācam iekšā man. Vinārs neiekrās vai tik ļoti, cik gribējās sanākt, tad galīgi nesarkana.
Sūdīgs vīns, droši vien vajadzēja bieži sulu. Nu tā sarkans nesanāca, sanāca tāds. Tā kā liekam arī šo iekšā maisiņā mīklu un atpūsties. Kad mīkla atpūtīsies, sāksim gatavot pelmeņus. Līdz tam, protams, jāuztais 3 dažādi pildījumi. Nu ko, ķersimies lēnām klāt. Lūk, kas mums ir vajadzīgs pildījumam. Tās ir dažādas gaļas, lielopu gaļa, cūgaļa un vistas gaļa, samaltas jau. Klāt likšu attiecīgi melnos pipars, ķiploks iesklāt vistai, timjāns iesklāt lielopam un provans. Zālītes, tās visas kopā ies pie visām gaļiņām, sāls un ūdens. Sākam ar lielopu. Jūs droši taisat lielākās bļodiņās, es te priekšu zīmēšanās, tad es tā mazākās ieliku. Sveiki pipars. Tā cūkai ir vajadzēs pipars. Un vistai arī vajadzēs pipars. Man te timjāns, lielopiņam, sālīte. Pamaisam. Tas ņemšu ar roku maisīt, tā viņš labāk samaisās un tad viņš arī izšķīst pilnībā. Tik līdz tam vēl pielieku ūdeni. Pieliekam ūdeni. Kas man nav? Man nav sīpoli. Un piemedzosim un ierīvēsim sīpolus. Nu, lūk, un paņemam vēl tad pierīvējam klāt sīpolus. Un šis ir reāls raudamgabals. Var arī blenderēt. Varbūt nevajadzēs raudāt. Ar rīvēšanu tas ir bišķi pārspīlēts. Es pirmo reizi, kad taisies, varēs rīvēt, tagad tādu apjomu es nevaru sarīvēt, tāpēc es paņēmu sablenderēt tos sīpolus. Un tagad uzliksim visām gaļiņām virsū sīpolus. Nu, lūk, provans zālītes saberam vēl sivēnam. Mazliet. Sals. Un visus tad vienkārši iemaisam. Ķiplokus iespiežam vistai. Un tagad gan visu izmaisam. Lūk, 3 pildījumi ir uztaisīti. Lielāpiņš, sīventiņš un vista. Lai tagad iemarinējās un tad sāksim jau rulēt mīklas. Nu tā, mīkliņi bišķīt iestāvējās. Tad vēl bišķi uzmīcam. Varam droši atpakaļ nogriezt gabaliņu, ko rulēsim. Pārējo glabāsim atkal maisiņā, lai viņi neapkalst. Un rulējam līdz milimetru biezam. Tā. Nu, ir diezgan plāns, smuks plāns. Un sākam spiest bumbiņas ar glāzi. Var jebkā. Kā vien varat izdomāt, kā dabūt apaļus riņķīšus. Ir kaut kādām formiņas,
droši taisam ar formiņām. Sanāk tādas smukas apaļas. Atlikumu atkal savācam. Noglabājam vēlākam laikam. Tad paņemsim dzelteno mīklu. Un daram tieši to pašu. Rulējam plānu, cik vien plānu vien varam. Un arī šos. Paņemam malā. Un daram to pašu arī ar sarkano mīklu, kas galīgi nav sarkana, un ja godīgi smaržo pēc vīna. Bet kā gatavs, to redzēsim. Un arī šiem nogriežam vienu gabaliņu. Un šeit atkal daram to pašu. Nu, lūk, šāds te sagatavīts priekš pelmeņu lipināšanas ir sataisīts. Ķeramies klāt pie lipināšanas. Nu tā, liekam lielopu iekšā. Un tā uz priekšu, kamēr visi gatavi. Tagad visteniekam kārta. Nu, lūk, nekā daudzuma te vairs nav palicis. Šuros te uzlipināšu, tāpēc fiks uzlikšu vārīties ūdeni. Ūdenī iemetam dažas lauvlapas. Iebaram sāli, lai ātrāk uzvārās un lai viņš vārās sāls ūdenī. Nu, lūk, kā man sanāca dzeltenie, it kā sarkanie un baltie. Liekam iekšā, liekam pa vienam, nav ko pa daudz. Mēģinām uzmaisīt, lai nav liels viss, liela klimpa viena, lai nesalītu kopā. Kad atkal sāks vārīties ūdens, vārīsim 7 minūtes. Nu ko, mēģinam, kas man tur ir sanācis. Izskatās jau interesanti. Pagaršosim, paskatīsimies. Nezinu, ar ko jūs ēdat? Sēd ar sāli un krējumu. Tas visgaršīgākais man šķiet.
Garšīgs. Jā, un tad pamēģināsim arī vistinieku. Lieliski. Varbūt tikai tāpēc, ka man netīk garšo pelmeņu. Bet, man ļoti garšo. Tā kā par vīnu skatieties paši. Varat mēģināt, ja gribat sarkans, varat mēģināt varbūt granāta ābolu sulu vai biežu sulu, tad noteikti būs sarkans. Dzeltenais ar kurkumu ir ok, varbūt arī var ar burkānu sulu. Tradicionālais pelmens ir tradicionālais pelmens. Super, liekat laikus un gatavojat šādu pelmeņus. Man vēl ir garš vakars priekšā ar ļoti daudz pelmeņiem jāsatājas, jāsasaldē. Tā kā, lai jums arī izdodās tikpat garšīgi pelmeņi.